Šobrīd iedzīvotājiem visā Latvijā ir iespēja saņemt Eiropas Savienības struktūra fonda līdzfinansējumu ēku energoefektivitātes jautājumiem. Un tā priekšnoteikums ir energoaudits, kas būtu jāveic katrai ēkai, lai izvērtētu ēkas enerģijas patēriņu. CIA Ekodoma jau ilgadīgi piedāvā arī šādu pakalpojumu, un papildus šīm formālajām prasībām, kas tur būtu jānorāda, tātad ēkas enerģijas patēriņš kāds ir un pasākums, lai enerģijas patēriņu samazinātu. Mēs piedāvājam arī padziļinātu analīzi par to, kā šis patēriņš mainījies līdz šim, ar kādu finansējumu jārēķinās iedzīvotājiem, ar kādiem ieguldījumiem jārēķinās, lai šos pasākumus realizētu, cik ilgā laikā šie pasākumi arī atmaksājās. Tas notiek tā, ka mēs vienmēr izrunājamies arī iedzīvotājiem, kas būtu tas pirmais, ko viņi gribētu savā ēkā veikt un sakārtot, braucam apsekot ēku, veicam ēkas novērtējumu, un tātad pēc tam tiek izstrādāts šis energoefektivitātes plāns. Parasti arī mēs izskatām vairākas alternatīvas, kādā veidā ir iespējams šo enerģijas patēriņu samazināt, apskatot vairākus materiālus, jo mēs nepārstāvam nevienu kompāniju, nevienu ražotāju, tāpēc mēs varam piedāvāt pilnu klāstu to iespēju, ar ko tad iespējams sasniegt šo enerģijas patēriņu samazinājumu. Un arī dodam novērtējumu, investīciju novērtējumu, ar ko būtu jārēķinās. Gribu atgādināt skatītājiem, kad izvēloties energoauditoru, kurš veiks energoauditu, nepieciešams būtu skatīties, vai šis speciālists ir certificēts un vai viņam ir pietiekuši daudz zināšanu. Un otra lieta, ka būtu jāizvēlās kompānijas, kuras ir jau realizējušas energoefektivitātes projektus un kurām ir uzkrāta pieredze, ka ir projekti, kuru var parādīt, ka ir reāli sasniegts enerģijas patēriņa ietaupījums. Kāda ir energoaudita pakalpojuma cena? Tas ir atkarīgs no ēkas uz ēku, ja mēs runājam par daudzdzīvokļu ēkām, kas būtu tāds standarta sērija ēkas, tas pakalpojums maksā no 200 līdz 400 latiem. Privātu mājām tas varētu būt nedaudz mazāk un atkarībā no tām vēlmēm, ko iedzīvotājs vēlās. Pat laban ir uzsākts jauns projekts Eiropas pilsoņu klimata kauss, kurā būs iespēja piedalīties arī Latvijas iedzīvotājiem. Šo projektu realizē vairākas izpētes organizācijas no dažādām Eiropas Savienības valstīm Saprātīga enerģija Eiropai programmas ietvaros. Drīzumā iedzīvotājiem būs iespēja iesaistīties šajā projektā, kurā būs iespēja salīdzināt savus enerģijas patēriņu datus savā starpā, ne tikai Latvijas ietvaros, bet arī iedzīvotājiem citās Eiropas valstīs. Ar šī instrumenta palīdzību iedzīvotāji varēs redzēt pirmkārt, cik daudz enerģijas viņi patērē salīdzinot ar citiem, un pēc tam jau saņemt arī ieteikumus, kā šo enerģiju patēriņu samazināt. Ja gribat sakārtot savas ēkas un samazināt enerģijas patēriņu tajās, vērsieties pie CIA Ekodomas, mēs jums palīdzēsim.